Ziemassvētki laiks, kad mēs esam gatavi pārmaiņam, mēs gaidām pārsteigumus un meklējam brīnumus. Mūsu kompānija ir veikusi nelielu pētījumu, un mēs mēģinājām noskaidrot, kas tas būtu pa brīnumu, ko mēs visi tik ļoti gaidām. Un rezultāti, manuprāt, bija pārsteidzoši, iepriecinoši. Proti, gandrīz 1/4 no mūsu iedzīvotājiem norādīja, kā Ziemassvētku brīnumu viņi izlūkotu Latvijas ekonomikas augšupēju. Tas ir, manuprāt, ļoti laba tendence, jo liecina par to, ka mēs pārdzīvojam un jūtam līdzi tam, kas notiek ar mums un kas notiek ar mūsu valsti. Tas ir pierādījums tam, ka viena no pamatvērtībām, patriotisms, tomēr nav mums svešs. Gribu teikt, ka brīnumam noteikti vajag ticēt, tas mums spēcina un tas mūs arī iedvesmo. Bet vienlaicīgi, tais pašos pētījuma rezultātus, mēs atraduši tādu tendenci, ka cilvēki tic brīnumam, kurš nāks no ārpuses. Es gribu teikt, ka varbūt ir labi gaidīt un cerēt, ka kāds mums kaut ko atnesīs un mūsu pēkšņi dzīve uzlabosies vai mainīsies. Bet es ļoti gribu ticēt tam, ka mums ir spēks pašiem tos brīnumus veidot, pašiem sev un apkārtējiem. Es gribu novēlēt, lai mums pietiek spēkā tos brīnumus taisīt un ne tikai viņus gaidīt no ārpuses.